Labvakar! Labvakar, mīļie, kārtējā mūsu trešdienas vakara sarunā. Esmu priecīga, ka pirms minūtes iestājās klusums, jo pie kaimiņiem pļāva zāli, baigi skaļi, bet nu tagad ir labi, varam runāties. Un skatos, ka jūs pievienojaties, priecājos. Labvakar, Valentīna, labvakar, Ināra, labvakar, meitenes. Kā jau jūs redzējāt, kur mēs izsludinājām, šī vakara saruna būs mana otrā saruna ar Janu Vasili par autentisku un magnētisku komunikāciju. Un principā par šīm 2 nedēļām es esmu sapratusi vēl dziļāk šīs komunikācijas veida jēgu, ietekmi uz manu dzīvi, uz cilvēku dzīvēm, uz to, cik tam ir patiešām liela jēga. Tā, Jāna, es redzu tevi, ka tu te esi. Tā. Jā. Cik ātri pievienoties. Labvakar, Agita, labvakar, Evija, mīļās meitenes. Jā, izdevās! Sveika, mīļā, prieks tevi redzēt. Man ir ļoti liels prieks te būt. Jā. Es ceru, ka mūs var labi dzirdēt un redzēt. Iekomentējiet, lūdzu, mīļie, ka viss ir kārtībā un ka mēs ar Janu varam turpināt šo sarunu. Tā, mīļie. Pirmām kārtām, tiešām mīļš paldies visiem un katram no jums, kas uzrakstīja komentārus gan mūsu pagājušās tiešraides laikā, kas komentēja pēc tiešraides, kas sūtīja vēstules Janai privāti vai man atsūtīja kādu komentāru privāti, jo tieši jūs un jūsu pamudinājumi bija tas, kam dēļ mēs sapratām, ka jā, šīs metodes ir vērtīgas, par to ir vajadzīgs runāt, jo tiešām līdz es iepazinos ar Janu, es no tāda aspekta nebiju uz šo komunikāciju vispār paskatījusies, ja? Jo pamatā viss uztvers ir vienmēr, ko tu runā, ko tu pasaki, kādu ziņu tu aiznes, bet tieši to verbālo ziņu, ja? Bet ne tik ļoti kā. Jā, tad, kad mēs divatā runājamies savā starpā ar draugu, ar kaimiņu, ar darba kolēģi, tad mēs ļoti pievēršam uzmanību, kā tas cilvēks ar mani runāja, kā viņš uz mani paskatījās. Bet tad, kad tas notiek publiskajā komunikācijā, es domāju, ka tur ir tik daudz visādu stresa faktoru, kā es izskatīšos, vai mani dzirdēs, vai mani nepārpratīs, vai man izdosies nodot to savu sakāmo, kur es esmu vai nu iemācījies, vai nu uz lapiņas uzrakstījis, ja? Ka vienkārši tādam niekam, ja tā varētu teikt, kā tas veids, ar kādu enerģiju es uzkāpju uz skatuves vai ar kādu enerģiju es ienāku ekrānā, tas pilnīgi paliek otršķirīgi. Jo tā kā cilvēkiem publiskā uzstāšanās un arī runāšana online publiskā uzstāšanās ir lielākas bailes nekā no nāves, un tas tā kā esot zinātniski pierādīts, ja, tad man šķiet, ka cilvēks ieiet tajā izdzīvošanas režīmā, un viņam šķiet, man galvenais tagad šīs 15 minūtes izdzīvot, iedot to savu sakāmo, un pilnīgi vienalga kā, ka tikai tas ir izdarīts, krustiņš ir ielikts. Lūk. Un tāpēc mēs ar Janu izlēmām, ka šovakar mēs pakliedināsim kaut kādus mītus, iedosim tev dažas burvju nūjiņas, ja, lai tu vari mazliet savādāk paskatīties uz šo jautājumu. Un tāpēc es ticu, ka šeit atkal ir cilvēki, kuri katru no mums redz pirmo reizi. Un es domāju, ka mums ir katrai mazliet tāpēc jāstādās priekšā. Mīļie, mani sauc Signe Dauškane Platace, un man ir brenda vārds Signe Inspiration. Esmu dziedinātāja un transformācija coach, ar ģimeni jau gandrīz 8 gadus dzīvojam Kalifornijā, bet mans tā bāze
nāk pavisam no praktiskas puses. Es esmu bijusi ārsts un jurists un veidojusi klīnikas Latvijā un darījusi pavisam daudz tādas reālas lietas. Un arī Amerikā man bija biznesa. Bet tas viss noveda pie tā, ka es pilnīgi nebiju laimīga, un tāpēc pēdējos pāris gadus es priecājos publiski uzrunāt, gan vedu intervijas un sarunas ar interesantiem cilvēkiem par interesantām tēmām, gan vadu dziedinošas meditācijas, vadu individuālās sesijas un transformāciju programmas. Lūk. Un trešdienas vakara sarunas ir viens no tām manām izpausmēm, kur es nevaru vien sagaidīt katru trešdienu, jo vai nu es viena pati nāku ar kādu tēmu ar jums parunāties, vai es uzaicinu kādu, manuprāt, interesantu cilvēku, kura dzīves pieredze vai profesionālā pieredze ir nevis vienkārši tāda sausa, forša, kaut kur CV rezumē ierakstāma pieredze, bet ko es esmu no malas vērojot vai tieši ar šo cilvēku sadarbojoties sajutusi kā kaut ko, kas var noderēt lielam skaitam cilvēku. Un tieši tāpēc es uzrunāju Janu, jo man ar viņu bija sadarbība 22. gadā, kā ar angļu valodas skolotāju, kuri tajā brīdī lēnām tā kā sāka atļaut sev darīt tās lietas, kuras viņa dara paralēli savai kā angļu valodas skolotājs karjerai, varētu teikt, ja? Un tāpēc, Jana, pastāsti, tad lūdzu tālāk par sevi, lai cilvēki tiešām var labāk saprast un ieinteresēties tajā, ko tu dari. Pirmkārt, esmu ļoti pateicīga, ka es atkal varu te būt. Paldies tev! Paldies par šo iespēju atkal, un man tāds prieks, ka cilvēkiem interesē, jo jā, un cilvēki tiešām man rakstīja un pieteicās, un uz sesijām atnāca, un jau strādā ar sevi, tā kā paldies, ka novērtējat. Saņēmu zvanus, vai es runāju to fantastisko angļu valodas pasniedzēju. Saņēmu, jā, daudz tiešām tādus pozitīvus īpašības vārdus kā fantastisks, lielisks, iedvesmojoši par to iepriekšējā sarunu. Tā kā paldies jums, un es redzu, Evu es redzēju, čau, Eva, bučas tev, Aneti es redzēju, un pārējos vēl nezinu, bet gan jau kādreiz iepazīšu. Un varbūt kādu palaidu garām sākumā. Ka prieks jūs redzēt, esmu tā pozitīvi satraukusies un vēl vairāk pozitīvi satraukusies pēc mūsu sesijas. Pirmdien mums ar Signe bija ļoti skaista sesija kopā, un tam vienkārši tā kā atgrieza man dzīves prieku, un es jūtos tik forši par to. Un jā, un esmu priecīga un arī tā, ka satraukusies demonstrēt šīs tehnikas, jo, kā Signe teica, tas ir kaut kas salīdzinoši jauns, ko es daru. Ja angļu valodā es jau jūtos tā jau pilnīgi pārliecināta un zinu, cik es ātri varu cilvēkiem radīt transformāciju, un es vienkārši esmu pārliecināta. Šis ir kaut kas, ko es jau jūtos, kā pateikt, tas ir vēl progresā. Es mācos un attīstos, un es dalos, un es redzu, protams, ka es redzu liels izmaiņas cilvēkiem, bet tas ir vēl ceļš man noticēt sev vēl tajā, tad tur es esmu. Bet es uzskatu, ka tev ar šīm tehnikām tiešām ir jādalās, ir par viņām jārunā, jo, kā Signe teica, tā ir tāda sadaļa, kas absolūti tiek aizmirsta, bet īstenībā tā ir komunikācijas milzīga sastāvdaļa un pamatsastāvdaļa. Ar kādu enerģiju mēs atnākam un kādu enerģiju mēs nododam tam cilvēkam, kas ir priekšā mums. Un ir interesanti vērot, zinot šīs tehnikas un jau skatoties ar enerģētiskām acīm uz daudziem prezentētājiem, citreiz ir skumji pilnīgi, jo saturs ir fantastiski labs, citreiz pilnīgi var redzēt, ka viss teksts ir no galvas iemācīts. Un es tā domāju, gatavojoties šai sarunai, es vienkārši domāju par to, kas tad ir tā tehniku pamatā, un zinu, kas man atnāca. Tas, ka būtībā tas ir tas, ka mēs ļaujam tam dievišķajam spēkam caur mums plūst, un mēs netaisam nekādus blokus, un mēs neko nedaram no sava ego, un mēs vienkārši ļaujam viņam plūst. Mēs esam kā tas dievišķais kanāls, un tas arī ir tik vienkārši un tik grūti tajā pašā brīdī, jo lai tas spēks caur mums plūst, un mums ir jābūt tam, kas uztver, mums ir jābūt tajā savā ķermenī iekšā.
Jo, ja mēs neesam, citreiz bieži runā par to, ka cilvēki visi tikai savās galvās nav savos ķermeņos. Enerģētiski viņi bieži vien pat nav savās galvās, ja? Viņi vispār ir kaut kur šeit savā latviski droši vien sanāk tur aižu burbulī, kaut kur priekšā skrienot uz nākotni, kas man tagad ir nākamais to-do listā, vai es to paspēšu, kā es vispār nopelnīšu, kā es dzīvošu, kas būs rīt un tā tālāk. Un tas viss pat nav mūsu galva, tas nav pat iekšā ķermenī, jo galvā iekšā mums būtu tāda tomēr klusa vieta, nevis tāds domu virpulis. Bet labi, es te aizvinājos, es esmu Jāna Vasila. Signe jau teica, ka viņa pie manis atnāca angļu valodu mācīties, es esmu angļu valodas trenere un arī tagad saucu sevi par autentiskas komunikācijas treneri. Un tas arī tā ir tā sadaļa, kam es pieskaršos šodien vairāk. Jā. Mīļie, kas klausījās manu un Jānas ievadu, lūdzu pakomentējiet, vai jums šis ir aktuāli, un vai jūs tad, kad jūs komunicējat publiskajā telpā, vienalga, vai tas ir online, vai darba vietā, vai pie drauga dzimšanas dienā, vai jebkur, kur jums ir dots vārds, un ir vairāk kā viens cilvēks, kurš uz jums skatās un klausās. Vai tādos brīžos jūs mēdzat domāt par to, ar kādu enerģiju es nodošu savu vēstījumu? Lai mēs labāk saprastu, kādā punktā jūs katrs esat un kam jūs katrs, kādiem posmiem ejat cauri, ja tā varētu teikt, ja? Jo, protams, ka es ļoti labi saprotu, ka tad, kad mēs tikko sākam darīt kaut ko jaunu, ja, nav iespējams domāt par visiem aspektiem, ja? Saturs, gludi to nodot to saturu, ja vēl kāds saka, nevajag gludi, bet vajag improvizēt, tas vispār šķiet ārprāts, kāda improvizācija, es vispār knapi turos kopā, ja tajā ekrānā. Un tā, bet improvizācija ir daļa no tā, ka tu esi brīvi palaidis to savu enerģiju, ka tu brīvi ļauj nākt tam, kas nāk, un es teiktu, ka ļaut sev vai pat likt sev improvizēt ir varbūt tas veids, kā tu vari atslēgt to prāta kontroli, ka viss tas tā kā kastītē, viss tā kā ir izdomāts, tā kā ir rāmjos, ja? Tas ir tāds, mans ieteikums, ko es kā cilvēku, kas publiski runā, visu dzīvi, principā, ja teiktu, ka improvizācija ir tas ceļš, jo kamēr tu baidies vispār uzstāties, tad klausoties par autentisku komunikāciju, un tad mēs tūlīt iesim cauri tiem Jānas piemēriem un ieteikumiem, kaut kas var šķist tāls, kā tāla zvaigzne, ja? Bet ar kaut ko ir vienmēr jāsāk, ja? Un otrs, ko es teikšu, jāklausies, ko mēs runāsim, bet uzreiz nesāc sevi tā kā nosodīt, viņš šaustīt, ka viss, ko es līdz šim esmu darījis vai darījusi, ārprāts, viss ir tik nepareizi, ja? Nē, tu darīji to, ko tu varēji, tajā brīdī, kādā tu biji, ar to zināšanu, spēju un iespēju apjomu, kāds tev bija tajā brīdī. Un tāpēc tagad, ja tu klausies mums, tas nozīmē, ka tev interesē, kā uzlabot, kā pilnveidot, kā kļūt autentiskākai, magnētiskākai vai magnētiskākam. Ja? Un tas ir vienkārši nākamais attīstības solis. Un ja tev šķiet apgūšu to, tad viss super, vairs nekas nebūs jāmācās. Šaubos. Jo katrā no ceļiem, katrā no tiem veidiem vai tas ceļš, kurā tu ej, visu laiku nāks kaut kas jauns un kaut kas, un vēl to var pielikt klāt, un vēl tāds aspekts man žēl, ka es to nezināju pirms 3 gadiem, ja. Šito atmetam, bet vienkārši esam šeit un tagad klausamies Jānas ieteikumos. Ka tur bija viens komentārs, tu pat varēsi? Jā, skatāmies. Agita raksta, ļoti interesē, paldies. Un Agita raksta arī, man ir grūti uzstāties publikas priekšā, gribu sajust brīvu plūdumu domām. Jā. Tas arī bija tas mans stāsts, ko es pagājušo reizi jau ieskicēju, ka man arī bija ļoti grūti. Kaut gan angļu valodas zināšanas man jau bija labas. Un tieši tas, ko tu teici,
ārprāts ārpus, lai šis mirklis ātrāk beigtos, un ko es vispār tur pateicu, un kauns pa visu seju, un sirds lec ārā pa muti, un ļoti nepatīkams sajūts. Un tad es arī sapratu, ka tas nav saistīts. Būtībā tas jau arī nav saistīts ar latviešu valodas zināšanām, vai ne? Publiskā runa. Mēs jau runājam taču tekoši, brīvi un plūstoši un cik skaisti vien varam, bet tās ir kaut kas cits, kaut kāds cits bailes. Un tad es atklāju savu skolotāju, Rachel Jane Groover, ar kuru esmu pavadījis ļoti daudz naktis, kā jau Signe zina, mācoties kursus no ASV. Un es esmu arī pirmā nolikusi Agita Forši sameklē pirmo sarunu, Forši noteikti. Esmu pirmā Latvijā nokārtojusi certifikāciju pie Rachels, un esmu pirmā Feminine Presence, The Art of Feminine Presence, jā, sievišķās klātbūtnes mākslas skolotāja Latvijā. Tas ir tāds liels gods. Tagad es jums gribētu nodemonstrēt tādu pamata tehniku, un no sākuma es kaut ko varbūt pastāstīšu, ko es tur daru, bet tā, nepārāk eju tajās detaļās. Vienkārši pastāstīšu, ko es daru, kas ir tas, kas man patīk savā darbā, bet no pilnīgi divām dažādām vietām, tā teikt. Pirmā tā vieta būs tas pats, ko es jau pieminēju, tas raižu burbulis, un es aicinu vienkārši visus klausītājus sajust, kā jūs jūtaties attiecībā pret mani un piefiksēt, varat pierakstīt, kāds ir tas iespējas, kurus atstāja. Un otrā būs tad kaut kas pilnīgi cits, un tad pēc tās otrās mēs lūksim jums padalīties ar, vai jūs pamaniet kaut kādu atšķirību, kurš jums palika, kurš jums veids patika labāk, un kāda iespēja tas atstāja. Tagad lai es iztolēs to pirmo realizētu, būtībā tas ir tas, kur mēs visu laiku esam pārsvarā. Tā kā neapzinoties. Mēs esam šeit uz augšu un uz priekšu tādā raižu burbulī, varam iedomāties tā kā multfilmās tos burbuļus, kur ir kaut kāds teksts, ko tas cilvēks saka. Un tajā burbulī man šobrīd tur varētu būt ārprāts ārpus, ko cilvēki par mani padomās. Es neesmu gan laba, tur es šīs tehnikas mācu tikai tur pusgadu un tā tālāk. Un tad no tās vietas koncentrēties uz to vietu, pastāstīšu par sevi, ko es daru. Mani sauc Jana, mācu sievietēm angļu valodu, tagad arī jau vīriešiem. Man ļoti patīk mans darbs. Tas mani aizrauja, mani piepilda. Jā, man ir ļoti forši klienti, tīpaši tādi garīgi klienti, kas ir man tā niša. Godīgi sakot, man nenāk vairs domas paturēt. Man ir tāds stress iekšā un neko nevar tā normāli pateikt. Tās vietas jūs jau redzējāt īsti teikumi un tā. Bet, varbūt sajūtāt, es aicinu to enerģētiski sajust, kas nāk no tā, kas nāk no manis un kāda būs atšķirība. Tagad otra lieta, ko es darīšu, ir pilnīgi pretēji. Es no šī burbuļa, kas pat nebija manā ķermenī, bet man priekšā, iešu atpakaļ sev iekšā ķermenī, kā iztēlošos, izmantošu savu iztēli un fokusu, teiksim tā. Un iešu zemāk, līdz latviski mēs to varētu teikt par iegurni, saukt un par iegurni. Un tur es atradīšu savu tādu punktu, kurus jūtos tā kā mājās. Es jau varbūt dzirdēt, kā mana balss jau palika zemāka, un es jūtos mierīgāka. Un, jā, paturēšu uz to punktu savu iekšējo redzi. Un tad man tagad prasītu, Signe, ar ko es nodarbojos. Jā, ar ko tu nodarbojies? Lūdzu, pastāsti mums šodien. Signe, es palīdzu cilvēkiem atvērt savu pilno potenciālu arī angļu valodā un pilnvērtīgi izmantot iespējas, ko šī bagātīgā valoda sniedz, un arī dalīties ar tām dāvanām, tiem talantiem, kas šiem cilvēkiem ir ar plašāku auditoriju. Un man liekas, ka ja katrs cilvēks,
kurš ir tik talantīgs, kā tie cilvēki, kas pie manis atnāk, spētu vēl vairāk palīdzēt vēl lielākam cilvēku lokam, nu, man liekas, pasauli vienkārši kļūtu par daudz burvīgāku vietu. Brīnišķīgi. Jā, es uzreiz varu padalīties atgriezeniskā saitē, jo tad, kad tu prezentēji no tā stresa burbuļa, tad man izskatījās, ka tu esi tāda maza 5-gadīga meitene ar bantītēm, kaut kur ielikta klases stūrī, acis lielas, kaut kas ir jāsaka, bet ir vispārībā nesaprotu, kur es atrodos, kas man ir jādara, tāds laidiet mani vaļā, es te negribu atrasties. Tieši tā. Un otrajā reizē, protams, tā, es tieši jūtu to sazemēšanos, jo varbūt tā ir mana tēma, ja, kas man ir svarīga publiskajā sarunā, tas sazemējums, tāpēc es viņu jūtu arī citos cilvēkos, jo tu jau nevari just to, kas tev nav pašam aktuāli, vai ne? Tā kā jā, paskatīsimies, ko mums komentēs skatītāji, vai jūs sajūtāt šo izmaiņu, un ja sajūtāt, pamēģiniet ietērt vārdos, kas bija šī izmaiņa, kā jūs jutāt Janu tai stresa burbuļu komunikācijā un kā bija tad, kad viņa bija sazemējumā. Būtu interesanti palasīt, kā jums tas izskatās. Gan tagad tiem, kas skatās tiešraidē, gan tiem, kas skatīsies ierakstā, mīļie, atstājiet komentārus, rakstiet, jo tas ir tas, kā mēs labāk saprotam, kas un vai jums ir vērtīgi. Agita raksta, pēc otrās prezentācijas man uzreiz gribās mācīties angļu valodu. Jā, tas ir tas biežākais efekts, kad, nu, jebkurš cilvēks, tu, Signe, vai, nu, jebkurš, kas pie maniem atnāk, ja viņš prezentē sevi caur būšanu savā ķermenī, savā iegurnī, savā spēka centrā, nu, tad tas arī ir tas, ka mums gribas pēc tam pie tā speciālista. Mēs viņam uzticamies, mēs jūtamies droši, viņš ir izveidojis dziļu saikni ar mums. Un pat, ja tu teici, ne visi zina vārdu sazemējums un kas tas ir, bet šo sajūtu cilvēki ļoti labi nolas. Nu, mēs esam tādi, pat mēs to neapzināmies, mēs esam energy readers, kā es saku. Mēs esam enerģētiskas būtnes vienas no aspektiem, un mēs jūtam ļoti labi. Jā. Agita saka precīzi, nu skaisti. Paldies, liels. Ko es gribēju vēl pateikt, aizmirs. Un es nebiju gatavojusies. Gribēju pateikt, ka es nezināju, ko es teikšu tajā otrajā reizē, kādi vārdi caur mani plūdīs. Un tas arī ir tas skaistākais, ka tie vārdi tajā vietā, nu, pirmkārt, tas ir tā kā tas centrs, kas atbild par drošību. Un tad, kad mēs jūtamies droši, mēs varam arī izpaust sevi vislabākajā veidā. Un tajā vietā, tāpēc es arī varu atļaut tiem vārdiem ienākt manī un atļaut viņiem plūst caur mani. Un tad tiešām ir tāds brīnums, pašai brīnums, cik skaisti sanāk un viss tā loģiski savirknēs. Jā. Es savukārt par sevi varu teikt, ka tagad zinot šīs Janas metodas, un kaut mazliet bijusi, es esmu pieskārusies šai Janas autentiskās komunikācijas pasaulē kopš decembra, varētu teikt, ja? Un es, protams, analizēju tās savas kļūdas. Un kaut gan man nav bail uzstāties publiski, man ir drosme un par to nav jautājums. Tomēr man pašai, kā jau es pirmajā sarunā teicu, bija ļoti grūti skatīties uz savām ierakstiem, kurus kādu intervēju vai vadu webināru, un nevis tāpēc, ka es kaut ko nepareizi runātu, bet man nepatika skatīties uz savu enerģiju. Man patīk sava balss, man patīk, kā es izskatos, bet man kaut kas atgrūda, ja? Un ko es, Jana, sapratu, es pat Janai to neesmu stāstījusi, ja? Ka es konstatēju, ka man agrāk bija 2 stāvokļi. Tad, kad es vadīju meditācijas, es runāju no sirds telpas, un tad, kad es runāju publiski svešas auditorijas priekšā, es runāju no gribas centra, no 3. centra. Līdz ar to cilvēkos nolasījās mans tāda kaut kāda agresīva caursišana. Man par to bija atgriezeniskās saites pagājušajā rudenī, pirms es satiku Janu, un es vispār nesaprotu, ko tas cilvēks man grib pateikt.
Pirms gada janvārī man bija saruna publiskā ar manu skolotāju Intu Blūmu, ko nostīties YouTube kanālā. Un es atceros, mēs runājām pirmās 10-15 minūtes, un viens cilvēks ieraksta komentāru. Signīt, neuztraucies tik ļoti, tev sanāks viss, tev sanāks. Un es domāju, es vispār nerunāju ne par uztraukumu, ne par ko. Un es tā kā pat nesapratu, ko tas cilvēks grib pateikt, bet redzi, tas gribas centrs man lika izpausties tā, ka man tik ārprātīgi gribās to savu profesionālo ceļu, to savu izpausmi, un tāpēc arī es biju Intu aicinājusi uz sarunu, kā tiem, kas pirmos pāris gadus iet profesionālo ceļu, kādi ieteikumi un kā nenogurt no tā, ka nav rezultātu uzreiz un ātri. Ja? Un tas komentārs ar Signīti, neuztraucies tik ļoti, un es tiešām domāju, Jana, kas tas vispār par komentāru? bet redz, enerģētiski nolasījās tāds mans izmisums visticamāk, ja? Jo tas gribas centrs saka, vajag, ej, dari, viss ir super, nav tik labi rezultāti un nolasās tas viss kopā kā izmisums. Jā, ņemot vēl. Galīgi tas, ko es gribētu, ko cilvēki, lai nolasa no manām komunikācijām publiskajām. Ņemot vērā vēl to tavu enerģijas tipu, kurš ir tā kā robeža ļoti tālu, un es neesmu pietiekami tā kā, nerunāju pietiekami skaļi, jārunā vēl skaļāk, tā kā jāaicina cilvēki vēl vairāk, tad droši vien, ka arī var tā. Ko Valentīna uzrakstīja, ka viņai arī palika droši tajā otrajā. Jā, klausīties, jā. Jā, otrajā situācijā, un es gribēju pie tā piemetināt. Tāpēc arī es saku, ka šīs tehnikas nav tikai publiskai runai. Tāpēc arī tās ir tehnikas, kuras tu vari pielietot mājās ar saviem bērniem, ar savu partneri, ar citiem radiniekiem. Zinu, ka man bija tur viena pirmajā vai otrajā kursā bija sieviete, ko es vadīju, bija sieviete, kura teica, es varēju mierīgi parunāt ar šo cilvēku, ar kuru es nekad neesmu varējusi mierīgi sarunāties. Mums bija produktīva saruna, un viņš nereaģēja, kā viņš vienmēr reaģē. Jo tas ir tas, ko jūs man tagad komentējat, ka jūs jūtaties droši, un to nolasa gan bērns, gan tas radinieks, ka var beidzot ar šo cilvēku parunāt, jo, protams, kad tīpaši, ja mēs esam tajā worry bubble, tajā, tu viņu forši nosauc par stresa burbuli, es aizņemšos to terminu, es vēl meklēju, kā latviski pārtulkot tās lietas. Mēs jau ļoti reaktīvi esam. Kā mums kaut kas uztrigerē, mēs reaģējam uzreiz, vai ne? Pat tādā veidā, kā mēs bieži vien negribam reaģēt. Tāpēc tā praksa palīdz jebkurā dzīves situācijā. Jā. Jā, un tāpēc es teikšu tiem, kas mūs skatās, klausās, pāanalizējiet katrs pats sevi. Ok, tad, kad tu esi mierīgs, tad, kad tu esi mājās ar sevi, un tad tev pazvana draudzene, un tad tu no tāda mieriņa ar draudzeni tur čato un čalo, un viss ir forši. Bet tad, kad ir tā publiskā uzstāšanās, vai tad, kad bērns ieskrien mājās, kaut ko, nezinu, sliktu izdarījis, saplēsis, nokavējis, kaut ko tādu, kur momentāli ir jārēģē, un tā uzreiz ir jārēģē, padomā, no kuras vietas ķermenī tu tajā brīdī reaģē. No prāta, jo ir dusma par kaut ko, no gribas centra, jo tu gribēji, lai viņš izdara, viņš neizdarīja, un par to tad ir tā dusma, ja? Un ar kādu enerģiju tu tam nabaga mazajam bērnam meties virsū. Tiem, kam bērni izauguši, atceraties, kad viņi bija maziņi, kā tas bija, jo tas jau nemainās, ja? Un es pat teiktu, ka tieši šī te komunikācija ar bērnu, tu vairs neatcerēsies pēc gadiem, ko tu viņam teici, par ko bija tas strīds, bet bērns atcerēsies to tavu milzīgo dusmu, stresa un enerģijas to apvalku, kuru tu momentāli uzmeti viņam kā tīklu virsū, un tas ar to bērnu palika daudz ilgāk nekā tu domā. Tu jau pārduslojies, tu jau esi aizmirsis pēc 10-20 minūtēm, ja? Bet bērnam tas paliek virsū, un es par šo ļoti apzināti domāju vēl pirms Jānas, tieši komunikācijā ar un par bērniem un vīru, ka nevar iet ar pilnu jaudu virsū,
vai pat, ja tu neesi varbūt tik jaudīgs cilvēks, bet vienkārši iet ar to, kas tajā brīdī vienkārši pirmais iztrigarējās, acis uz kātiņiem vai runas centrus un gribās kliegt, gribās riebeklības kaut kādas pateikt, jo tas ir tā kā pirmais triggers, kas nostrādā, ja? Tad es apzināti mācījos vienkārši mierīgi. Ievelku vienu elpu, jā, varbūt pat aizēju uz blakus telpu sākumā, nomierinos un tikai tad eju uz to komunikāciju, jo tas veids, kā cilvēki ar lielu jaudu reaģē un ir grūtās situācijās vai konfliktu situācijās, tas var būt ļoti, ļoti ārdoši priekš otra cilvēka. Un kas ir galvenais? Ir pieņemts. Atnāk otrs cilvēks un saka, piedod. Teiksim, es saku kādam piedod vai man saka piedod. Vārdos jau pateikt to piedod ir viegli, ja? Jā, viņš paprasīja piedošanu, man jāsaka piedod. Bet tai enerģijā tas paliek. Un tas otrs cilvēks, jo mums ar vīru abiem ir jaudīgas enerģijas, ja? Bet ja viņš man ir kaut ko traku pateicis, ja? Viņš paprasa piedod, ok, bet manī tas ir. Un es jau nevaru ar prātu to kontrolēt, cik ilgu laiku mana sārdītā enerģija no tā, ko viņš man ir pateicis vai nodarījis, cik man ilgu laiku vajag to salāpīt atpakaļ, izveidot atpakaļ kā vienotu veselu, lai es tālāk pati priekš sevis un priekš saviem bērniem un priekš pasaules būtu atkal normāla, adekvāta, pilna, pilnīga, teiksim tā, ja? Tā kā domājiet, kā jūs reaģējat, un ja kaut kas jums tajā nepatīk, mīļie, to var izmainīt. To var izmainīt, un nav tāda vārda, es tāds esmu, un tur neko nevar darīt, jo tas tāds ļoti populārs teiciens, vai ne? Kāds es esmu, tāds es esmu. Jā, tu tāds esi, bet nebrīnies, ka tev nav tuvu cilvēku blakus, nebrīnies, ka negrib ar tevi runāt, nebrīnies, ka tev neusticās, vai tu būsi pēdējā instance, pie kura kāds ies, pēc atbalsta, pēc palīdzības, līdz ar to tev arī ir ierobežotas iespējas, tad, kad tev vajag to atbalstu un palīdzību, arī tad tev īsti nebūs to cilvēku, tās atbalsta komandas, kura mums katram, es domāju, ir kritiski svarīga dzīvē. Jā, es biju vēl piebilst pie tava stāsta, ka šo pirmo tehniku, ko es nodemonstrēju, var tieši sākt praktizēt ar to draudzeni tajā sarunā, kur tu jūties labi. Un tādās situācijās, kur tu jau jūties labi, un tad tu vienkārši vari, ok, tagad viņa zvana, es viņai zvanu, labi, kur es esmu, vai es varu būt tajā savā iekurnī. Ok, tad, un kā tā saruna aiziet, tad pavērot. Un tā trenēt, uztrenēt to spēju vairāk būt arī tur, arī tajā stresa situācijas. Tas tā kā tāds muskulīts. Mēs līdz šim, ja cilvēki nav apzinājušies, tad mēs tur vairāk kaut kur priekšā stresa burbulī, bet mēs varam arī uztrenēt, ka mēs esam vairāk tajā ieguvumā un mierā. Protams, ka tas paņem kādu laiciņu. Jā, redzu, ka joprojām mums vienojās cilvēki. Labvakar, Rūta, labvakar, Egita. Tā, labvakar, Tīja. Mīļies meitenes, pakomentēt lūdzu, vai tas, ko mēs šeit stāstam, vai sarezonē ar kādu no jūsu ikdienas situācijām, un vai vispār tu esi domājusi par šādu aspektu. Un tagad, kad es padalījos par savu privāto dzīvi, par komunikāciju ģimenē, vīrs, bērni, vai tu esi par to vispār domājusi? Jo tas, ka tu neesi domājusi, nevienmēr nozīmē, ka tā situācija nav bijusi, bet tad, kad tu par to padomā, tu ieraugi, tad tu reizēm ieraugi visu tā kā ar pilnīgi jaunu skatu, tā kā no jauna leņķa un tā, vārds, to var darīt savādāk, vai, es toreiz darīju tā, bet tagad šajā klausoties, tu varbūt saproti, kāpēc tu darīji tā, ja, un ka tu nemaz tajā brīdī nevarēji darīt savādāk, jo tev nebija šīs zināšanas, ka var savādāk, ja.
Jo ir ļoti viegli teikt, mana mamma vai mana krustmāte vai kaimiņiene visu dzīvi, cik es viņu pazinu, auroja no rīta līdz vakaram, visi no viņa smuka, neviens ar viņu komunicēt negribēja. Nu, tāda viņa bija. Nu, ir tādi cilvēki, vai ne? Bet tas nozīmē tikai to, ka viņai viss bija pašai ar to ok, viņai šķita, ka ir normāli tā dzīvot, vai arī viņa neredzēja izēju no tā sava apburtā loka. Jo tie jau ir tādi uzvedības modeļi, kuri palaižās neapzinātā līmenī. Varbūt arī tas cilvēks vakarā, kad iet gulēt, guļ gultā un domā, nu bāc atkal, es biju no rīta izlēmusi šodien daudz nekliekšu uz cilvēkiem, būšu adekvāts, normāls, nu bet taču nevar, mani taču visu laiku provocē, un man taču visu laiku atkal bija jākliedz, ja. Lūk, ko mums raksta Anita? Jā, laba komunikācija ir atslēga situāciju risināšanai, lai visi laimīgi. Jana, pastāsti vēl par par taviem novērojumiem, ko cilvēki visbiežāk dara, lai atstātu to labo iespaidu. Jā, tur īsti pat nav signi, ko stāstīt, tur, man liekas, ir jāparāda vairāk. Jo Labi. Tas tā ļoti interesanti, man liekas, pat pilnīgi angliski tas vārds ir eye-opening. Nu, tā kā atver acis. Jā. Un es labāk tad nodemonstrētu, ko tu saki, paeksperimentēsim, nodemonstrēt. Un tad tu iedomājies, ka tu ieej telpā, kurā ir ļoti daudz tev nepazīstamu cilvēku. Un tagad tu ej, nu es nezinu, tev patīk publiski runāt, tev jāatrod tāda situācija, kas tev varētu stresu izraisīt. Nu, vai nu tu ar sevi iepazīstini kādas lielas grupas priekšā, nu tā, lai tu justos nedaudz uztraukusies. Jā, protams. Un padomā, kādu iespēju tu gribi atstāt, tad, kad tu ar sevi iepazīstini. Kas būtu tas, kādu tu gribētu? Bet, zini kā, pat varbūt nesaki man to iespaidu tagad. Vienkārši saproti, kas ir tas iespējas, kādu tu gribi atstāt uz cilvēkiem. Ir, jā? Un tad pastāsti man, nu, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies, mēģinot atstāt tādu iespaidu, kādu tu vēlējies. Un es aicinu tiem, kas klausās mūs, pavērojiet, pirmkārt, kā jūs jūtaties, kad Signe šādi runā par sevi, un pēc tam būs cits variants, un tad pakomentējiet, kāda bija tā atšķirība. Nu, es iedomājos, ka es esmu ienākusi auditorijā, kur ir daudz cilvēki, kur interesējās par garīgām tēmām, ezotēriskām, bet viņi paši nav ne hīleri, ne kouči, un viņi ir tā kā mani potenciālie klienti, un man ir svarīgi pastāstīt, cik es esmu kruts eksperts, kāda man ir pieredze, kāda man ir izglītība, ka tikai es vienīgā varu viņiem palīdzēt, ka viņiem ir obligāti. Bet tagad tu pastāsti, tā kā tu iztēlies, ka mēs esam tie, un tagad tu stāsti. Ok. Labdien, mani sauc Signe Dauškane-Platace. Man ir liela dzīves pieredze ar dažādām tēmām. Esmu vadījusi uzņēmumus, veidojusi uzņēmumus, tad sākusi iet savu sirds ceļu. Un tas veids, kā es palīdzu cilvēkiem caur transformāciju programmām, caur dziedinošām meditācijām, man pašai ļoti patīk, man sanāk, man gribās palīdzēt maksimāli lielam cilvēku skaitam, un tāpēc es aicinu pievienoties manā Instagramā, manā Facebookā, manā YouTube'ā, man ir daudz platformu, un nāciet, sūtiet vēstules, komentējiet, priecāšos par jūsu atgriezeniskām saitēm. Nu, tā apmēram. Labi, ļoti labi. Un jūs vienkārši, kas klausāties, lūdzu pierakstīsiet, kā jūs jūtāties. Malta, Signe, paldies tev. Un tagad es tev aicināšu vienkārši sazemēties savā iegurnī, kā es to darīju, kā tu to ļoti labi jau māki. Bet vispār man šitas pirmais veids bija grūti. Nu jā. Jo, kā saka, zināšanas jau nekur, nu, viņas ir kaut kur, jā. Un... Jā, vienkārši
sāzemējies un tā, lai tu vari savu iekšējo redzi atstāt, nu, tā punktā iegurnīt uz tajā home. Atrād to punktu, pilnībā nomierinies tā, tad atļauj vienkārši tam plūst, kas tā plūst. Tu atkal iepazīstinās ar sevi, bet, nu, pilnīgi cita, no cita enerģētiskā punkta, teiksim tā. Labdien, draugi! Es jau varētu šeit daudz un gudri runāt, bet mēs visi esam enerģijas būtnes. Un tāpēc es tikai dažas lietas pastāstīšu par sevi un klausies sevi, klausies savā sajūtā, vai tev ar mani ir rezonance, vai tu vēlētos klausīties man arī tad, kad tā ir tava brīva izvēle, nevis tu sēdi šeit zālē un es šeit esmu uzkāpus uz skatuves. Es esmu nogājusi garu ceļu, lai atnāktu pie sevis un ļautu sev iet savas dvēseles ceļu. Un tāpēc nav pat tik svarīgi, ko, kā, kādā veidā es tev teikšu, tad, kad tu atnāks pie manis uz sarunu. Bet tu noteikti aiziesi tīrāks, kādu pakāpi augstāk sevī pakāpies, kaut ko ieraudzījis, kaut ko sapratis, kaut ko dziedinājis. Un tas ir tas, kāpēc mēs viens otram esam uz planētas Zemi. Paldies! Man būtu sirsnīgas uzspiest tev sirsnību. Cik skaisti. Cik skaisti sanāca. Uzrakstiet, ko jūs sajūtāt, vai nekāda bija atšķirība. Es padalīšos, reku daudz sirsnīgas aizlidoju. Es padalīšos ar saviem. Pirmais no sākuma liekas, jā, profesionāli, bet pēc tam enerģētiski es nolastu kā augstu, nepieejamu, neīstu. Es reāli nenoticu tev līdz galam, un es negribu pie tevi iet. It kā ārēji tāda smuka mantiņa, bet neredzu, ka man tur gribas iet. Nu, viss tā kā nevelk vispār. Nu, tā kā kāda plasmas mantiņa no ārpus ļoti smuki, bet nevar just, ka iekšā ir tas, ko man gribēja, tas, ko es meklēju. Otrs, kā es to nolasu, un jūs varat droši pakomentēt, kā jūs jūtat, īsta, patiesa, saistoša, brīva, pieredzējusi, tas, ko tu gribēji, ka tev ir tā pieredze, ko tu pirmajā gribēji. Un tā vienkāršība deva arī tādu viedumu. Un ko es tad vēl uzrakstīju, es nesaprotu. Jā, nesaprotu, ko uzrakstīju. Bet, nu, vienmēr sakot, es noteikti gribēju pie tevīm iet, un tas man daudz vairāk rezonēja. Un ja tādu runu es dzirdētu starp daudzām ar sevi iepazīstināšanas runām, kurā tu pati pateici, ka vārdiem būtībā un tam, ko šobrīd pasaku, nav nozīmē. Un tu to pateici no tās esības savā ķermenī. Ļoti skaisti, tas tiešām to atcerētos. Tu dabūji to saikni ar to klausītāju enerģētisko. Ļoti skaisti, tiešām ļoti skaisti. Un tad atbildot tavu jautājumu, bieži vien mēs gribam atstāt kaut kādu iespaidu un mēģinot atstāt to iespaidu, no enerģētiski sanāk, tā kā mēs kaut ko grūžam virsū tam cilvēkam, tā kā mēģinam reku domā par mani šādi. Kaut gan tā ideja, tā pamatdoma jau ir laist tai plūsmai caur sevi plūst un tad ietekmēt, un tad caur sevi, jā, izlaižot, mēs savienojamies ar citiem cilvēkiem, un kā jau, jā, ka Agita saka, uzrunāja, ka runāts ar sevi no sirds, nu, jā. Paldies, Agiti. Kas dzirdēja abas divas, varat arī iekomentēt, kurš jums vairāk patika, pirmais vai otrais. Jā. Es neesmu, ko jūs teikt, tā.
Tas arī bija tas galvenais. Un to tik skaisti sanāca, man liekas, viņš jānoklausās vēlreiz. Tik smuki ietērpi vārdos, jo tur arī atnāk tā patiesā doma, ko mēs īstenībā domājam. Tāpēc arī to sauc par autentisku komunikāciju. Gan magnētisku, gan autentisku. Un tik skaisti. Jā. Un zin kā, runājot par to pieredzi un par to komunikāciju, es vienmēr saku, tā biznesa pieredze man bija grūta un tā, bet viņa, protams, ir uz mani atstājusi nospiedumu. Kaut gan es domāju, ka es tāda biju jau kopš bērnības. Tādas izdzīvošanas spēles mājas apstākļos, jo man bija visu dzīvi ārkārtīgi sarežģītas attiecības ar manu mammu. Un burtiski es dzīvoju izdzīvošanas režīmā, lai viņas klātbūtnē vispār izdzīvot, jo viņai ir šis milzīgās enerģijas, tas tips vēl izteiktāks par mani. Un viņai tāds ir visu dzīvi līdz pat šim brīdim. Un tāpēc es ārkārtīgi uztrenēju sevī to ārējo dzelzs masku, un ka man ir vienkārši jāmauc. Ja es nemaukšu, es neizdzīvošu, ja? Un atnākot no 15 gadiem biznesa pieredzes, kur mārketings ir biznesa mārketings, kur ir lietas jāsauc vārdos, lietas ir nepārtraukti jākarina visiem priekšā, lai viņi viņus nopirktu, ja? Kā tas ir biznesā. Es faktiski pēdējā pusgada laikā pilnībā cenšos šo nomainīt, un es pat sākumā sapratu, ir jāmaina, bet uz ko tad nomainīt, ja? Jo tad ko sēdēt savā meža būdiņā, klusītiņām starot savu gaismu un gaidīt, kad kāds garām jās baltā zirgā un man ieraudzīs, aptuveni, man tāda tā sākotnējā doma bija, ja es to nedarīšu, tad kas? Un tad es sāku analizēt, un es sapratu, ka tie cilvēki, tie meistari, pie kuriem es lielākoties pierezonēju, tas nav nekad bijis tad, kad mani aktīvi aicina kaut ko pirkt vai kaut ko darīt, bet es vienkārši uz to cilvēku skatos, man kaut kas viņā patīk, vai tas, ko viņš stāsta, man baigi ieinteresē, kaut gan viņš tiešā veidā nesaka nāc, pērc, vai tur dari kaut ko kopā ar mani, ja? Un tad es sāku domāt, bet varbūt citiem cilvēkiem ir līdzīgi, ja? Jā, mēs esam ļoti atšķirīgi, kā mēs pieņemam lēmumus, kā mēs rīkojamies, bet varbūt citiem ir līdzīgi, un tāpēc, mīļie, es joprojām esmu ceļā, es esmu pašā pirmais pakāpieniņš vispār uz to, kad pamainīt to savu komunikāciju, un es nevaru teikt, ka man vienmēr tas izdodas, man joprojām ir mirkļi, kad es esmu nogurusi, un kad es atkal esmu tajā savā trakajā enerģijā, ja? Bet es par to domāju, es ļoti, ļoti cenšos, un man tas sapnis ir tiešām būt tajā, es tik apraudāšos, tajā stāvoklī, kad es esmu, pasaku savu sakāmo, un vispār nevienam neko nesaku, piesako manam Instagram kontam, vai tur Facebookam, vai YouTubeam, vai kam, vai rekur mana programma, vai rekur manas sesijas. Bet, kad cilvēki mani apgāž ar šādām vēstulēm paši, un es galvenais, ka ticu, ka tā var būt, saproti, ka tu vienkārši esi, un tev cilvēki sūta un prasa, jo man ir pa laikam bijis, kad kāds ir kaut ko dzirdējis bez tieša pamudinājuma un raksta Signe, es vienkārši gribu ar tevi parunāt, un cilvēks nemaz nezina, ka man ir sesijas vai konsultācijas, un tad tik es sāku stāstīt, ko var dabūt, bet es gribētu to biežāk. Es principā gribētu, lai tas ir, kā tāds pamat mans izpausmes veids, kad es vienkārši pilnīgi bez nekādām aizturēm, bez nekādām domām vai stratēģijām, ja, daru to, ko es daru, un pilnīgi dabiskā veidā tie cilvēki ierauga, sagrib, atnāk un tā. Tas ir tas, kāpēc es šajā tēmā roku, lai jūs saprastu arī, kāpēc ar Janu mēs šodien runājam, kāpēc man tik ļoti šī tēma pašai rezonē, ja? Un tā ir tiešām jauna tēma, un tad, kad es viņai biju gatava, tad viņa pie manis arī atnāca, ja? Un tā. Lai tev top vislabākajā veidā, visharmoniskākajā un visātrāk pēc visuma likumiem top. Jā, mīļā. Un varbūt padalies ar skatītājiem, jo visi jau ir pamanījuši, man ir tas tāds
skaļāks, tāds ekstravertāks izpausmes tips, tev ir tāds mierīgāks, klusāks. Pastāsti, kā tev izmainījās tava privātā un profesionālā dzīve, kopš tu sāki šos principus izmantot, pielietot savā dzīvē? Man ļoti mainījās profesionāla dzīve tieši. Tā bija tā pirmā, kas mainījās visvairāk. Un tur bija arī citi principi, bet tieši darbā ar klientiem, kā jau komentāros bija minēts, tā drošības sajūta. Un manā darbā tas ir būtiski, ļoti būtiski. Un tas tos rezultātus padarīja ļoti ātrus. Un tagad jau man ir atkal no jaunā jāmācās novērtēt to, ka tas nav tā ar jebkuru skolotāju, ka klients atnāk sesijas sākumā, tikko šodien vadīja sesiju. Viņš saka, I can't speak English, un sesijas beigās pēc stundas viņš saka, I can speak English. Es sapratu, ka es varu runāt angliski. Un tas ātrums vienā brīdī viņš palika vienkārši. Viņš saruka no kaut kādām 5, bija vēl vairāk. Tā kā, protams, kad es nepielietoju tās prakses, tad vispār jau runājam par mēnešiem un jā. Viņš saruka pēc tam uz 5 sesijām un pēc tam jau uz 1 sesiju, kurā var dabūt to tādu izrāvienu tam klientam, kas pilnībā nomaina savu attieksmi. Un tas ir pateicoties tām tehnikām noteikti. Un šīs, ko es demonstrēju, protams, nav vienīgās tehnikas. Viena no tādām tehnikām, kas man vēl ļoti palīdz, ir čekot savu ego, ja kāda informācija nāk no tā augstākā kanāla un kāda man nāk vienkārši tāpēc, ka es gribu tagad, lai tev būtu ātrāks rezultāts, lai tur es tev varētu ieteikt kādu grāmatu, kaut ko vēl kādu resursu, lai tur paspīdētu, cik man labi sanāk, ar kaut ko vēl strādāt. Ja kāda tāda informācija nedaudz tā kā novirza no tā mērķa un atkal rada klientam kaut kāds, netik skaidru to enerģētisko signālu. Un atkal, būs tas pēc, kā mēs tikko eksperimentējām kaut kāds tur. Vienreiz bija tā, ka man atnāk vienkārši Jana vada, tā sievietē tagad sesijas, tagad palikuši 10 minūtes līdz nodarbības beigām. Noveda viņai meditāciju, un es tiešām tā kā meditācija, un tad es vēl nevadīju tā tik daudz meditācijas saistībā ar angļu valodu. Un man pilnīgi tā kā lāpstiņās aizmugurē tāds siltums, tā kā eņģeļi vienkārši tā kā vadi viņai meditāciju. Un es novadīju to īso meditāciju, viņa bija asarās, un viņai bija angļu valodas bloks bija izdziedināts, jā. Viņai to arī vajadzēja. Tas ir tas, kad noņem to ego, kurš netic kādā sakrā. Viņi domās, ka esmu traka galīgi, ka es tā angļu valodā esmu ielikusi kaut kādu meditāciju. Noņem to visu nost un ļauties tai plūsmai. Tad, ja tiešām viņi nāk no augšas, jā, tā kā pārprasīt, no kurienes tas tagad nāk, vai es vienkārši parādīt, cik esmu kruta, un tāpēc es vadu to meditāciju. Tā kā kāds ir tas iemesls? Mēs varam darīt vienu to pašu lietu, bet kāda ir tā atkal enerģija, ar ko es eju un daru to lietu, kāds ir mans nodoms. Jā, un tad, ja šo attīsta sevī, tad rezultāti ir fantastiski. Es man liekas, pat neapjaušu līdz galam, cik fantastiski viņi ir. Man ir jāsāk to novērtēt, jo tā ir tāda dieva dāvana un kāds ir blessing? Svētība. Svētība, tā noteikti ir tāda svētība, jā. Mīļie, tiem, kas nezina, Jana ir arī reinkarnaciologs, kura tuvākās dienās saņems certifikātu, ar ko mēs Janu apsveicam. Un tāpēc pirmdien man bija, tātad es Janai novadīju laikalīnijas sesiju kaut kad decembrī varētu būt, jā? Un tad tev sākās tās visas trakās transformācijas pēc tam. Jo, Janai bija pienācis laiks pāriet nākamajā spēles līmenī, pareizi. Bet tā baila, kā es tā angļu valodas skolotāju tagad vēl sākšu publiski un latviešiem stāstīt tās visas citas lietas, ar ko es nodarbojos. Un man atkal likās,
tas ir fantastiskākais, kas var būt, ka tu neesi tāds parasts 20. gadsimta čilka, kas ar sarkanu labo tur, nu, mājas darbus, ja, bet ka tev ir pilnīgi cita pieeja, kā es pat neteiktu, ka tu esi angļu valodas skolotāji, tu esi, nezinu, valodas dieviete, varētu tā nosaukt. Man tagad šis ir jautājums. Un tad pirms 2 nedēļām Jāna atgādināja, ka viņa man nav, nu, tā kā uz apmaiņu novadījusi regresa sesiju, un es teicu, jā, protams, un man pat ir skaidra tēma, ar kur es gribu strādāt, un tā. Un tad mēs pirmdien bijām sesijā, un man reāli ir viegli tās 2 dienas. Man tas smagums, kas man krūtīs bija, tā tēma, ko mēs risinājām, man viņa ir nost. Un mums ir plāns ar Janu turpināt savstarpējas sesijas un regresa sesijas. Es Janai teicu, es pat esmu gatava, ka, ja atkal ieslēgsies plūsma, nu, līdz šim man ir bijusi 4 sesijas, 3 pie Tatjanas Gēbel, kuras visas ir pieejamas viņas YouTube kanālā, jo man regresa sesija laikā ieslēdzās čenelinga plūsma, un tur nāk tādi, nu, ziņojumi ne tikai tā kā priekš manis, bet arī, kas var būt vērtīgi citiem cilvēkiem. Un tā plūsma ir dziedinoša, un varat Tatjanas kanālā paskatīties. Ja kāds nevar atrast, atsūtiet man vēstulīt, es jums aizsūtīšu linkus, 3 dažādas seansi, baigi jaudīgi. Un es Janai saku, mēs to pašu arī varētu darīt, tīpaši, ka Jana grib to lietu angļu valodā attīstīt, ja? Ka mēs varētu mēģināt regresa sesijās iet angļu valodā. Un, ja tur būtu kaut kas vērtīgs, tad arī publiskot, lai palīdzētu arī citiem cilvēkiem, jo tās tēmas, kuras es risinu, viņas jau nav nekādas unikālas. Vispār to tēmu uz pasaules nemaz tik daudz nav. Un lielākā daļa cilvēku mēs risinām vienas un tās pašas sāpes. Katram var būt citā amplitūdā. Vienam ir bailes uz 10, citam ir kauns uz 10, vēl citam ir aizvainojums uz 10. Un atkal tās citas uz 8, uz 5, uz 3, bet viņas jau ir. Līdz ar to iedomāties, ka pat ja tu esi 20 gadus kaut kādu tēmu dziedinājis un strādājis, un ka tev nu nemaz un nekā tā tēma vairs nu nav jākārto, nu, es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti reti. Nu, tiešām tādiem ļoti izstrādātiem cilvēkiem, kuri ir dažādos daudzos veidos ar sevi, nu, melnu muti strādājuši ar tām dziedināšanām, ja? Tā kā tāds mums ir tāds maziņais kopīgais sapnītis un mērķītis, ja tā varētu teikt, ar tām lietām nodarboties. Tāpēc, mīļie, pakomentējiet lūdzu no šīs stundas sarunas būšanas kopā ar mums, kas katram no jums bija visvērtīgākais, kas kaut ko ietrīsināja krūtīs, vai kas lika kaut kur galvā tādam klikšķim notikt, ja? Ka, šitā ir, tur kaut kas ir, tur ir jēga rakt dziļāk, ja? Noteikti katram no jums tas būs kaut kas cits, pareizi, Jana? Jā, droši vien, es tā ceru, ka bija vērtīgi. Cik mēs aizmirsām tos tipus vēl nodemonstrēt. Nu, pa lielam jau mēs tos savus tipus arī parādījām, tad, kad mēs demonstrējām to publisko uzstāšanos. Es domāju, tur tajā pirmajā tipā runājot jau varēja redzēt, kādas mēs esam. Jā, noteikti arī tas, jā. Un Jāna, pastāsti lūdzu, jo tu man privātā sarunā teici, ka tu kaut kad plāno vadīt bezmaksas meistarklasi vai kaut ko tādu. Beidzot, tas brīdis ir pienācis, kā teici, tu gribētu, lai cilvēki gaida rindā. Cilvēki gaida šo informāciju rindā, jau ilgi latviski, un nākam trešdien es un mana kolēģe Inese vadīsim bezmaksas webināru, kurā jūs varēsiet paši izmēģināt šīs prakses, un es izskaidrošu, kā tieši to izdarīt, jo šodien es vairāk demonstrēju. Zinot, ka Signe jau arī zina, tad te nebija tik daudz skaidrojums, un tur jūs varēsiet izmēģināt un saņemt no jūsu sarunu biedra atgriezisko saiti, kā izdevās un kāds ir tas iespējas, kādu jūs atstājat, kad jūs esat tajā stresa burbulī vai mājās, vai mēģinot atstāt to iespēju.
Un es visu to izvedīšu cauri tam visam procesam. Un Inese dalīsies ar ļoti vērtīgu tādu novērtējumu, kur katra no mums varēs saprast, kur ir mūsu sievišķā enerģija, mūsu sievišķais spēks. Jā, un tad ko ar to darīt. Tā, Agita raksta ļoti vērtīgi, paldies. Un tad, ja kādam ieinteresēja, tā vēl ir komentārs noklikšķinājumu, kā vēl. Jā. Ja kāds tagad ieinteresējās, ka grib tikt uz to tavu bezmaksas meistarklasi, kā to var izdarīt, lai tev privāti sūta ziņu? Jā, šobrīd var atsūtīt privāti ziņu, drīzumā es arī likšu informāciju. Gan Facebook, gan Instagram, kur varēs pieteikties, arī citās grupās, kurās es esmu. Un tas notiks nākam trešdien, kurā vietā un cikos? Nākam trešdien 11. Zoomā. Jā, tā kā rakstīt man, es aizsūtīšu Zoom linku, un tad arī var visu to izmēģināt. Nu jā, manuprāt, man prieks, ka Agita saka noklikšķēja un vēl kā, tāpēc, ka man arī bija tā, ka šis man absolūti noklikšķēja, ka es jau teicu, es biju gatava naktīm sēdēt, un joprojām esmu gatava naktīm sēdēt un šo mācīties. Un daudz cilvēku šo sauc par tādu kā pazudušo puzles gabaliņu, jo mēs paņemam tās prakses, kas bieži vien tiek praktizētas uz jogas paklājiņu, tur meditācijā, bet mēs viņas pielietojam tiešām dzīvē, vai mēs apzināmies, ko mēs ar to enerģiju daram ne tikai jogas studijā, bet arī dzīvē ar saviem mīļiem, tuvajiem, saviem klientiem, draugiem, kolēģiem un tā, un kā mēs ietekmējam. Un kāpēc varbūt nav tāda atsaucība no publikas, kā mēs vēlētos. Jā. Bet tev tagad, Signija, tu vari pateikt, tev ir mainīsies publikas atsaucība. Atceros, kad tu man komentēji, kad bija izmaiņas labas, bija ļoti daudz komentāru pie tevām tieši. Zini kā, man pat ir tā, tiešām godīgi sakot, grūti novērtēt, jo līdz tam man tās visas aktivitātes pamatā notika Facebookā, un tagad es esmu no Facebooka pārcēlusies uz Instagramu. Un līdz ar to, ja ir platformas nomaiņa, salīdzināt vienu ar otru būtu negodīgi. Ja? Vienīgais, ko es saku, ka es februāra beigās sāku attīstīt savu Instagram kontu gan latviešu, gan angļu valodā, un viņš aug. Viņš visu laiku aug, un tas, cik man tie cilvēki skatās storijus un rīlus, laikam tie ir tie rādītāji, ja? Un tie cipari visu laiku aug, no kā var izdarīt secinājumu, ka jā, bet atkal, man jau ir vienmēr tas, ka gribās ātri, visu gribās ātri, ja? Tad es sevi katru dienu burtiski tā kā nomierinu un saku, Signe, cilvēki šito dara gadiem un gadu desmitiem, un tu esi tikko tā Instagram pasaulē ienākusi, un tu uzreiz gribi, lai tur tas un tas, bet vienkārši turpini darīt, turpini dalīties un dot to, kas tev vislabāk sanāk, un viss pats par sevi tālāk notiks. Ja? Tādas tās manas sarunas pašai ar sevi un savā galvā notiek. Jā, es tikai varu pielikt, kā enerģētiski jau arī tas uzreiz tev aiziet enerģiju uz priekšu. Nevis tā kā savā ķermenī. Bet tev obligāti izdosies. Tev noteikti. Paldies, mīļā. Tev arī, un mums izdosies. Un mīļās meitenes un puiši, kas mūs skatījās, es domāju, ka šis viss, ko mēs runājām, nav, jūs jau redzējāt, tā nav kaut kāda teorija, atrauta no realitātes, ja? Laboratorijas apstākļos kaut kas izdomāts, kas teoretiski varētu palīdzēt. Šī reiz ir lieta, kura ir tik ļoti reāla, praktiska, ka tu burtiski izēj no savas istabas un tev pretī ir kāds no mainiekiem un tu uzreiz vari sākt praktizēt un redzēt, vai tas strādā vai nestrādā. Ja? Un tāpēc es domāju, šī ir brīnišķīga iespēja paskatīties uz sevi, savu dzīvi, savu komunikāciju, no mazliet vienkārši citas skatu punkta pamainīt un tad jau novērtēt. Strādā man tas vai nestrādā, ir izmaiņas vai nav, rezonē cilvēku uz mani savādāk vai nē. Un jebkurus novērojumus, kas tev būs, lūdzu, padalies ar mums.
vai nu zem šī video, vai zem mūsu pirmā video, kas bija pirms 2 nedēļām, vai atsūti Jānai privātu ziņu, vai man privātu ziņu, jo šis ir jauns, šis tiešām kaut kas ļoti jauns, un mums reāli interesē jūsu atgriezeniskā saite, ja? Kā tas ir miedarbībā ar katru no jums. Labi? Apsoliet! Lūk, labi, Jāna, ko tu noslēgumā vēl gribētu pateikt mūsu skatītājiem, klausītājiem? Kā man atkal nāk, tas tā ieklausās, kas man nāk tas pats, kas pagājušais. Pateikt, ka mēs visi esam lieliski, mēs esam burvīgi un mēs esam tie kanāli, caur kuriem brīvi plūst dievišķā enerģija. Un ja viņa vēl neplūst brīvi, tad viņa var plūst brīvi ar šīm praksēm un šo apzinātību. Un mēs varam ietekmēt citu dzīves. Kaut vai tas būtu viens cilvēks uz ielas, kuram mēs veltam to klātbūtnes mirkli. Nu, vienalga, tā kā ļoti, ļoti dziļā un būtiskā veidā. Nevajag par zemu novērtēt. Tā kā liekas, ka nekas jau nav jādara, tikai jāsacentrēs savā ķermenī un jāļauj tam plūst, bet tās efekts uz to otru cilvēku ir tik dziļš un patiesi. Tas arī ir tas, ko mēs meklējam. Mēs meklējam uzmanību, klātbūtni, mīlestību, to, ka kāds ir ar mums. Un tad šīs tehnikas tieši to arī iedod. Un man liekas, tas brīnums, ko tas var atvērt tavā dzīvē, tas pat nav zelta vērts, tas ir kaut kādam vēl augstākā vērtība. Tad to es arī pabeigšu. Paldies, Lās, ka tu man uzaicināji. Bija ļoti forši un paldies par atsauksmēm, ka jums rezonēja un ka tā ļoti noklikšķēja. Tas man tiešām daudz nozīmē un iedošana man vēl turpināt un dalīties ar to. Tā kā noteikti rakstiet, ja ir vēl kādi komentāri, priecāsimies lasīt. Jā, paldies visiem, kas skatījās, klausījās. Tiekamies ar mani nākamā trešdienas vakarā un ar Jānu viņas seminārā trešdienas rītā. Jā, paldies! Čau!